šajā video mēs apskatām šādu te piemēru, kurš radās divu lielmeistaru partijā. Ar baltiem spēlēja lielmeistars Liangs, bet ar melnajiem superklases lielmeistars Vidits. Un šī bija 2021. gada partija, un tā bija rapid partija, kas nozīmē, ka galotnē, kas ir šajā piemērā, visdrīzāk abiem spēlētājiem bija ļoti maz laika, un te arī var redzēt, ka abi spēlētāji spēlē uz sekundēm šo te pozīciju. Gājiens ir melnajiem, un, protams, ka vienīgais melno uzvaras plāns ir kaut kādā veidā šo te lieko bandinieku iedabūt dāmā. Tad bandinieks iet uz šajieni, kaut kādā veidā, viņš var arī pa šādu ceļu varbūt nonākt dāmā, bet ideja ir tāda, ka ilgtermiņā, protams, melniem kaut kā bandinieks jādabūna dāmā, bet kā? Pirms teikt risinājumu, mēs apskatīsim vispār, kādus gājienus ir vērts domāt. Parasti uzdevums sāk risināt, vispirms apskatot šahus. Bet šajā pozīcijā tādi šahi kā dāma E2 vai tur dāma E4, ja, nav iespējami, jo vienkārši dāma ir sasieta. Tad šahi nav iespējami, tālāk mēs skatāmies sišanas. Vienīgā iespējamā sišana ir dāma G3. Tad tas ir pirmais gājiens, par kuru varētu aizdomāties, jeb šahā tos sauc par kandidātu gājieniem. Tad pirmais kandidātu gājiens. Nākamais kandidātu gājiens būtu gājiens ar bandnieku F5. Tas arī kaut kādā ziņā ir loģisks gājiens, jo, kā jau mēs tikko runājām, mums taču to bandnieku gribās iedabūt dāmā, un jo tuvāk viņš ir, jo varbūt viņš iespruks dāmā. Tātad divi gājieni mums jau kandidātu gājieni ir, dāma G3 vai F5, paliek vēl divi gājieni, karalis F5 un karalis H5. Ja jūs gribat šo uzdevumu atrisināt paši, iepauzējiet un izdomājiet, kurš tad no šiem 4 gājieniem ir īstais, bet mēs skatāmies risinājumu. Vispirms apskatīsim nepareizos gājienus. Diezgan ātri var atmest gājienu dāma G3. Dāma G3, karalis G3, un mēs jau zinām, ka šo stāvokli sauc par opozīciju, kad karaļi stāv viens otram pretī, un viņi it kā cīnās par šiem te 3 lauciņiem. Tad baltais karalis cīnās un melnais karalis cīnās, un viņi viens otru arī nelaiž uz priekšu. Tad šī ir opozīcija, un mēs zinām arī tādu likumu, ka opozīcijā, kuram ir gājiens, tam ir par sliktu. Tad tagad gājiens ir melnajiem, tad viņam ir par sliktu, un viņš nevar uzvarēt. Tad viņš var mēģināt nākt varbūt no tās puses, bet vienkārši baltais karalis viņu nelaiž. Un tā viņi tur var dansot, līdz melniem parasti apniek, un viņi pagrūž bandnieku uz priekšu. Un tad jau tas ir vēl vienkāršāk, jo ja karalis stāv bandniekam sānos vai karalis ir aizmugurē, un viņš nekādīgi netiek uz priekšu, tad tas ir neizšķirts. Tādā veidā gājiens, kas mums te bija dāma G3, atkrīt vienkārši opozīcijas dēļ. Nākamais gājiens ir F5, ko mēs minējām. Nu, šīs varētu likties it kā interesantāks variants, jo, ja baldē tagad paiet dāma G4, kā melniem jākauj dāmu? Nu, noteikti ne ar bandinieku, jo tikko jau teicu, ja karalis ir bandniekam aizmugurē un skatās viņam pakausī, tad nevar uzvarēt. Baldiem vienkārši to karali nelaidīs uz priekšu, un viss. Bet melnie var šeit kaut arī ar karali. Tad karalis nonāk pa priekšu bandniekam, un kas ir svarīgi, ka izveidojas opozīcija, kurā gājiens ir baltajiem. Un atkal tas pats likums, opozīcijā, kuram ir gājiens, tam ir pa sliktu. Tas nozīmē, ka baltiem ir pa sliktu, un viņi zaudē. Nu, vienkārši opozīcijas dēļ viņiem nākas ielaist karali. Vai nu caur šo pusi, vai caur šo pusi, vai vienkārši, ja viņi atkāpjās, tad melnais karalis nāk pa bandinieka līniju viņam virsū. Un šī pozīcija ir zaudēta. Tā. Bet baltiem arī jāspēlē gudri. Šahā nav tā, ka, ja tu vari kaut, tev obligāti jākauj kādā ambretē. Baltie var izdarīt tādu mierīgi nogaidošo gājienu. Tādā veidā viņi it kā atdod gājienu kārtu melnajiem un piedāvā melniem darīt gājienu. Ja bandnieks iet uz priekšu, karalis ir sānos, neizšķirts.
ja iet karalis, tad baltiem ir par labu opozīciju, jo kam gājiena kārta, tam ir slikti. Gājiena kārta melniem, melnie nevinnēs. Jā, varbūt jāparāda līdz galam. Jā, baltie nelaiž karali. Vienkārši nelaiž melnos uz priekšu. Paņemsim apakaļ. Tā. Nu jā, un ja šajā brīdī melnie domā, ka viņi negrib to slikto opozīciju sev un nokauj balnieku, tas ir vēl vienkāršāk, jo karalis ir aizmugurē, viņš nav ticis uz priekšu, neizšķirts. Tas parāda to, ka gājiens F5 arī ir nepareizs. Gājiens F5 melniem dod neizšķirt. Un palikuši ir divi gājieni, karalis H5 un karalis H5 un karalis F5. Un Vīdits izdarīja kļūdu. Viņš neatrada pareizo gājienu un pagāja karalis F5. Un baltie izglābās. Un baltie izglābās izdarot ļoti, baigi interesanto gājienu. Viņi pagāja karalis H1. Un šo gājienu lielmeistars Lienks atrada ļoti ātri. Tad, 10, mēs varam redzēt. Jā, viņš izdarīja, principā, momentāni to gājienu. Un savukārt Vīdits šo gājienu vienkārši izlaida, acīm redzot, no redzesloka. Baltie atdod dāmu, bet melnie nevar kaut dāmu, jo tad ir neizšķirts, ir pats. Partija šeit, protams, nebeidzās vēl, jā, melnie nenokauja šo dāmu un mēģināja uzvarēt citādāk, viņi sāka kaut kādus šāhus dot, bet kaut kādā brīdī, lai melnie vispār tiktu, lai melnie uzvarētu, kā jau es sākumā teicu, jā, viņiem jādabūna balnieks uz priekšu. Un kaut kādā brīdī karalim jāiet prom, jo viņš traucē bandiniekam. Un tajā brīdī, kad karalis paiet uz priekšu, baltie sāk savus bezgalīgos šahus, jeb mūžīgos šahu. Un tā partija vēl ilgi turpinājās, 50 gājiens, un pēc 50 šahiem, pēc 50 gājienu likuma partija beidzās neizšķir. Atgriezīsimies. Tā. Tad šajā pozīcijā pareizais gājiens bija dāma H5, un kur tad ir tā atšķirība? Tad, ja baltie atkal domā, ka ir baigais gudrinieks un iet taisīt pātu, tad melniem izrādās ir iespēja iedot šādu te šahu. Un, ja karalis nāk šeit, melnie var ieņemt izdevīgo opozīciju sev. Tad nomainīties. Paiet šeit, opozīcija, gājiena kārta baltajiem. Kam kārta, tam slikti, baltie zaudē. Un vēl viens variants, ko baltie var mēģināt, var nokaut dāmu, un jūs taču man teiksiet tagad, kad baltie ieņem opozīciju. Tik tiešām, šī ir opozīcija, gājiena kārta ir melniem, bet šeit ir viens maziņš triks, kāpēc šī opozīcija nestrādā. Mēs to arī principā zinām, bet parādīšu. Tad šajā brīdī melnie izdara rezerves gājienu. Viņiem izrādās ir viens rezerves gājiens. Viņi paiet un atdod gājienu baltajiem. Tagad ir gājiens baltajiem, opozīcija ir un gājiens baltajiem. Tātad viņi zaudē. Tālūk. Tad ja baltie mēģina to pašu triku, tad ir gājiens dāma H4. Savukārt, ja baltie mēģina kaut ko citu izdarīt, viņi varbūt mēģina paiet karalis F2, tad melnie ieņem sev izdevīgu opozīciju. Viņi nomaina dāmu un paiet karalis G5. Gājiens baltajiem opozīcijas laikā melnie uzvar. Tad šādi melnie varēja uzvarēt, un viņi to neatrada. Tas arī viss.